Nominācijā Gada jaunais sportists nominēti Emīls Matijas Reinfelds. 2023. gada vieglatlētikas sezonā Emīls kāpa uz goda pjedestāla gandrīz visās sacensībās, kurās stājās pie starta līnijas. Palika nepārspēts Latvijas un Baltijas U18 čempionātos 2000 metru šķēršļu skrējienā, savukārt startējot Eiropas jaunatnes olimpiskajā festivālā. Emīls spēja izpildīt normatīvus 2024. gada Eiropas U18 čempionātu 2000 metru šķēršļu skrējienā. Georgs Šmalts tik spraigā, ātrā un reizē arī bīstamā sporta veidā, kā skrituļu slaloms, spēja kļūt par Latvijas un Eiropas junioru čempionu, kā arī kāpt uz goda pjedestāla otrā augstākā pakāpiena, izcīnot otro vietu pasaules čempionātā komandām. Ralfs Ratnieks. Tradīcijām bagātajā BMX riteņbraukšanā Ralfs B13 grupā spēja uzvarēt Latvijas čempionātā, savukārt Eiropas čempionātā startējot sacensību finālā izcīnīt augstā 5. vieta. Miks Jānis Opolais. Ar spēcīgu kājas spērienu Miks ir atvēris Latvijas un arī Eiropas vieglatlētikas durvis 10 cīņas disciplīnā. Līdzās Latvijas U18 grupas čempiona titulam Miks savā CV nu jau ir ierakstījis Eiropas jaunatnes olimpiskā festivāla 9. vietu. Un ar viņa mērķtiecību un darbu ir skaidrs, viņš pie tā negrasās apstāties. Emīls Matijas Reinfelds. Vieglatlētis. Re, viņš ir. Čau, Emīl. Čau. Čau. Es gribēju tev pajautāt, tu daudz skrien, vai ne? Jā. Tu arī atpūties kādreiz? Jā. Ko tu dari atpūšoties? Nu, ik pa laikam kārtas uzspēlēju. Kārtas uzspēlēt? Ideāli. Tagad tev patīk uzspēlēt kārtas, es domāju, es tev varētu iemācīt vienu triku ar kārtīm. Labi? Jā. Šo triku arī tu izdarīsi. Es tev paņem kārtis, noslēp tās sev aiz muguras vai kaut kur, un paņem šo un uzliec uz savu vidējā pirkstu. Tā ir tāda kā šķiltaviņa. Labāk, kad es varu. Kurā tad? Man pamēģi nešķilt pāris reizes. Tieši šitā arī jāizdara. Tā, liet šito te šeit, lai tev nesadeg pirksts. Es ceru, ka tev nesadeg pirksts. Tā, es ielikšu iekšā. Tā, pamēģi vienkārši aizdedzināt. Jā, droši parādīs kādu triku. Labs, Emīl, labs. Tās varēs uzspēlēt.